Sveicināti OneTech mācību kanālā. Šajā nodarbībā apskatīsim pārdošanas tēmu un klientu pasūtījumus. Ar pasūtījumu palīdzību mēs varam plānot pārdošanu. Ja mēs runājam par apjomu un kalendāru plānošanu, tad šiem mērķiem tiek izmantota cita apakšsistēma – plānošanas apakšsistēma. Ja mēs runājam par operatīvo plānošanu, tad šiem mērķiem tiek izmantota pasūtījumi. Mūsu gadījumā tas ir klienta pasūtījums. Klienta pasūtījums ir paredzēts, lai sistēmā reģistrētu vienošanos ar klientu par noteiktu nomenklatūras sarakstu piegādi. Atšķirībā no komerciālā piedāvājuma, pasūtījumā var plānot nosūtīšanu un apmaksu. Tā kā pasūtījuma izmantošana sistēmā nav obligāta, lai mums būtu šāda iespēja, ir nepieciešams iepriekš sistēmas iestatījumos aktivizēt šo funkcionālo iespēju. Taču nepietiek tikai norādīt, ka mēs izmantosim pasūtījumus. Vēl ir arī jāizvēlas, kādu veidu pasūtījumus mēs izmantosim. Šeit ir iespējams viens no 3 variantiem. Vienkāršākais variants ir pasūtījums kā rēķins. Tas nozīmē, ka pasūtījums tiek izmantots tikai, lai izdrukātu rēķinus apmaksai. Preces netiek rezervētas un sistēma nekontrolē pasūtījumu izpildi. Ja aplūkojam klientu pasūtījumu dokumentu sarakstu formu, šajā gadījumā mēs nekur neredzam pašreizējo stāvokli, nosūtīšanas procentu un apmaksas procentu. Ja aplūkojam pašu dokumentu formu, tad šeit netiek izmantot statusi. Šis ir vienkāršākais pasūtījuma variants – pasūtījums kā rēķins. Nākamais variants ir pasūtījums tikai no noliktavas. Šajā gadījumā mums jau būs pieejama apmaksas plānošana dokumentā, sistēma kontrolēs pasūtījumu izpildi, kā arī varēsim rezervēt preces šādam pasūtījumam. Ja aplūkojam klientu pasūtījumu dokumentu sarakstu formu vēlreiz, tad šeit jau ir parādījies pašreizējais stāvoklis, izpildes termiņš, apmaksas procents un nosūtīšanas procents. Ja paskatās uz pašu dokumentu formu, šeit jau ir statusi, un mums būs jāstrādā ar šiem statusiem. Taču šāda veida pasūtījuma ierobežojums ir tāds, ka mēs varēsim pieņemt pasūtījumus tikai tām precēm, kas mums ir noliktavā. Tas nozīmē, ka noformējot šādu pasūtījumu un iegrāmatojot to, sistēma mēģinās rezervēt visas preces, kas būs norādītas tabulas daļā cilnē preces. Ja dažu preču nebūs noliktavā, iegrāmatošanas brīdī mēs redzēsim kļūdu. Tāpēc vēlreiz atgādinu, ka šāda veida pasūtījums ļauj mums plānot apmaksu, sistēma kontrolēs pasūtījumu izpildi, bet mēs varēsim pieņemt pasūtījumus tikai tām precēm, kas mums ir noliktavā. Visbeidzot, trešais pasūtījuma variants ir pasūtījums no noliktavas un pēc pasūtījuma. Šī ir visplašākā pasūtījuma opcija, tāpēc turpinājumā to mēs arī aplūkosim. Šī opcija nozīmē, ka mēs varam pieņemt pasūtījumus jebkurām precēm, ne tikai tām, kas ir mūsu noliktavā. Sistēma kontrolēs šādu pasūtījumu izpildi, būs iespējams rezervēt preces. Savukārt nosūtīšana notiks, kad tās tiks piegādātas. Paskatīsimies, kā tas izskatīsies. Ja aplūkojam klientu pasūtījumu dokumentu sarakstu formu, līdzīgi kā iepriekšējā variantā, varam redzēt pašreizējo stāvokli, izpildes termiņu, apmaksas procentu, nosūtīšanas procentu. Ja aplūkojam pašu dokumentu formu, tad šeit papildus statusiem, ar kuriem mums būs jāstrādā, preču tabulas daļā mums būs jāstrādā arī ar kolonu darbības. Tas nozīmē, ka katrai tabulas rindai, katrai precei būs jānorāda, kas ar to jādara. Iespējams, tā jārezervē noliktavā, iespējams, tā jānosūta. Ja tās nav noliktavā, tā ir jānodrošina un tam līdzīgi. Tātad katrai tabulas rindai šeit būs jānorāda konkrēta darbība. Tā arī ir būtiskākā atšķirība starp otro un trešo pasūtījumu variantu. Tagad apskatīsim, kā mēs varam paši noformēt klientu pasūtījumu. Ja, piemēram, sistēmā iepriekš ir reģistrēts komerciāls piedāvājums, klientu pasūtījumu var izveidot pamatojoties uz šādu komerciālu piedāvājumu. Sistēmā esmu iepriekš reģistrējis komercpiedāvājumu, tāpēc klientu pasūtījumu izveidojuši pamatojoties uz to. Atvērsim šo komercpiedāvājumu. Sadaļa pārdošana.
Mēs sistēmā varam saglabāt piedāvājumu vēsturi mūsu klientiem. Mēs varam saskaņot komercpiedāvājumus ne tikai uzņēmumu iekšienē, bet arī ar saviem klientiem, un šim nolūkam tiek izmantoti statusi. Piemēram, esam sagatavojuši komercpiedāvājumu, izveidojuši drukas formu. To varam apskatīt lapas augšējā daļā caur pogu drukāt. Varam to saglabāt dažādos formātos un nosūtīt klientam. Ja kādu iemeslu dēļ klientu šāds piedāvājums neapmierina, un viņš sāk ar mums kaulēties, lai to atspoguļot sistēmā, ir nepieciešams šādam komercpiedāvājumam iestatīt statusu atcelts un izveidot jaunu komercpiedāvājumu dokumentu, kurā jau ir norādītas citas cenas, atlaides un tam līdzīgi. Tādā veidā mēs vienmēr varēsim apskatīt visu dokumentu vēsturi. Varēsiet redzēt, ar kādiem nosacījumiem mēs sākām komunikāciju ar klientu un ar kādiem nosacījumiem viņš piekrīt kaut ko iegādāties. Komercpiedāvājumā mēs arī varam norādīt darbības termiņu, cilnai piegādes nosacījumu. Mēs varam pateikt, ka šīs cenas un šie pārdošanas noteikumi ir spēkā, bet tie ir spēkā līdz noteiktam datumam. To jau mēs apskatījām iepriekšējā nodarbībā, taču tas ir svarīgi, lai izveidotu klientu pasūtījumu. Šis komerciālais piedāvājums ir spēkā, jo ir iestatīts status darbojas, un pamatojoties uz šo komerciālo piedāvājumu, izveidosim klientu pasūtījumu. Visa informācija, kas bija norādīta piedāvājumā, tiek pārnest uz pasūtījumu. Šeit jau ir norādīts klients, kuras vienošanās ietveros tiek plānota pārdošana. Tālāk, kad dokuments tiks iegrāmatots, automātiski tiek aizpildīta informācija par apmaksu. Kad plānota apmaksa, kādā apmērā. Preču tabulas daļā norādīts, ka klients plāno iegādāties šo preci 20 gabalu apjomā. Tālāk aplūkosim, kā strādāt ar klientu pasūtījumiem kopumā. Darba ar pasūtījumu procesu var iedalīt vairākos posmos. Pirmkārt, ir nepieciešams sagatavot pasūtījumu. Ja ir nepieciešama kāda veida saskaņošana, tad mēs saskaņojam. Pēc tam mēs izsniedzam klientiem rēķinus, rezervējam un nodrošinām preces saskaņā ar šādu pasūtījumu. Kontrolējam nodrošinājumu stāvokli, sagatavojam pasūtījumu nosūtīšanai, veicam faktisko nosūtīšanu un noslēdzam pasūtījumu. Šis klienta pasūtījums tika izveidots pamatojoties uz komercpiedāvājumu, un visa informācija no šī piedāvājuma tika pārnest uz pasūtījumu. Protams, nevienmēr klienta pasūtījumi tiek veidot saskaņā ar komercpiedāvājumiem. Tādā gadījumā klienta pasūtījums tiek izveidots no dokumentu saraksta sadaļā pārdošana klientu pasūtījumu. Tāpēc aplūkosim, kā var no jauna izveidot dokumentu un aizpildīt tabulas daļu manuāli, izmantojot komandu pievienot, ielādējot no ārējā faila vai preču atlases formas. Jauna pasūtījuma izveidēji spiežam pogu izveidot. Sākumā aizpildām pamata informāciju. Man ar šo klientu ir izveidot sistēmā vienošanās, tāpēc noliktava un organizācija aizpildās automātiski no šīs vienošanās. Tālāk dodamies uz cilni preces. Vispirms apskatīsim preču atlases formu. Ja pasūtījumā tiek izmantot vienošanās, kurā norādīts, ar kādu cenu veidu mēs strādājam ar šo klientu, tad šīs cenas būs redzamas preču atlases formā. Ja ir norādīta noliktava, kā mūsu gadījumā, tad šeit arī uzreiz varēs redzēt, cik daudz preču ir noliktavā un cik preču ir pieejams nosūtīšanai. Ir iespējams arī pielāgot formas iestatījumus, piemēram, izvēloties preci, iekļaut pieprasījumu pēc daudzuma un cenas. Var arī to nedarīt, bet cenu un daudzumu norādīt pēc tam tabulas daļā. Tātad ar dubultklikšķi izvēlamies interesējošo preci. Šajā pasūtījuma formā lauks darbība nosaka, kā prece tiks apstrādāta noliktavā vai pasūtījumā. Ko nozīmē pieejamās opcijas? Nenodrošināt. Šī prece netiks apstrādāta kā nodrošināma pasūtījumā. Tā var būt tikai informatīva vai gaidīt turpmāku apstrādi. Nodrošināšanai prece tiks iekļauta nodrošināšanas procesā, var tikt rezervēta, pasūtīta pie piegādātāja vai citādi apstrādāta. Rezervēt noliktavā. Visi norādītie preču daudzumi tiks rezervēti noliktavā, kas nozīmē, ka tie tiks atlikti šī pasūtījuma vajadzībām un nebūs pieejami citiem klientiem. Nosūtīt. Visi norādītie preču daudzumi tiek tieši sagatavoti nosūtīšanai klientam, ja tie jau ir noliktavā.
Tālāk norādām nepieciešamo daudzumu, cenu un, ja vajag, atlaidi vai uzcenojumu un pārnesam šīs preces uz dokumentu. Vēl preces var pievienot no ārējā faila, kopējot kolonās preču nosaukumus, artikulus un tam līdzīgi, un sistēma piemeklēs reģistrētās preces. Var arī pievienot rindiņas manuāli ar pogu pievienot un pašam aizpildot ailes. Kad preces un visa nepieciešamā informācija ir aizpildīta, var iegrāmatot dokumentu. Mēģinot to izdarīt, sistēma var parādīt kļūdu, ja ir pārkāpti apmaksas noteikumi. Apmaksas grafiku var iestatīt vienošanās ar klientu. Piemēram, ja apmaksas grafikā ir norādīts avans līdz nodrošinājumam, tas nozīmē, ka kamēr klients neveic avansa maksājumu, pasūtījums netiek uzskatīts par rīkojumu nodrošinājumam. Tas nozīmē, ka uzņēmums neuzņemas saistības izpildīt pasūtījumu, kamēr nav saņemta pirmā posma apmaksa. Vēl viena apmaksas iespēja ir priekšapmaksa. Šajā gadījumā pasūtījums jau ir nodrošinājuma rīkojums, bet tā nosūtīšana ir aizliegta, kamēr nav saņemta priekšapmaksa. Tas nozīmē, ka iepirkuma komanda var sākt strādāt ar šo pasūtījumu, iepirkt preces un pārvietot tās starp noliktavām, bet preces netiks nosūtītas klientam, kamēr nebūs saņemta apmaksa. Divas citas apmaksas iespējas ir plānotais kredīts un kredīts pēc nosūtīšanas. Plānotais kredīts ļauj mums noteikt konkrētu maksājumu datumu, kas nemainīsies, kad ievadīsiet pavadzīmi. Savukārt kredīts pēc nosūtīšanas aprēķina apmaksas datumu no nosūtīšanas datuma, un sistēma automātiski ņem vērā pavadzīmes ievadīšanas laiku. Šim nolūkam ir domāta nobīdes aile, respektīvi cik dienas pēc nosūtīšanas ir jāveic apmaksa. Lai pasūtījumu varētu šajā brīdī iegrāmatot, mums ir jāmaina apmaksas posmi. Piemēram, norādīsim plānotais kredīts 50% un kredīts pēc nosūtīšanas arī 50%. Tā kā es strādāju ar tiesībām, kas ļauj man atkāpties no pārdošanas nosacījumiem, sistēma vairs nerādīs kļūdu, iegrāmatojot šo pasūtījumu. Vēlāk nobīdes no pārdošanas nosacījumiem būs iespējams analizēt īpašā atskaitē. Pēc apmaksas posma rediģēšanas varam iegrāmatot klientu pasūtījumu dokumentu. Tas šajā nodarbībā arī viss. Tiekamies nākamajās nodarbībās.